Šai reizē vēlētos runāt par profesiju, kurā ir arī mūsdienās īpaši tāda aktuāla, proti par ārstu, bet vēl jau vairāk, ka tā ir viena no Dieva īpašībām, kura ir izcelta svētajos rakstos. Daudzi cer uz Dievu kā uz ārstu, šī īpašība šķiet tāda ļoti pazīstama, un ieskatīsimies rakstos, svētajos rakstos, piemēram, 2. Mūzus 15:26. Tur pats tas visaugstākais, viņš tā arī saka, ja jūs klausīsiet tā kunga sava Dieva balsī un darīsiet, kas taisns viņa acīs, ievērosiet viņa baušļus, turēsiet viņa likumus, tad es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām es esmu licis nākt pār Ēģiptiešiem, jo es esmu tas kungs jūsu ārsts. Šis apsolījums gan nedod cerību, ka ticīgie nekad neslimos, taču iedrošina, ka ticīgie savu veselību var uzticēt lielajām ārstam. Šis arī nav apsolījums, ka ticīgie vienmēr tiks dziedināti fiziski, taču tas ir apsolījums, ka ticīgie top dziedināti no grēka. Un jāsaka gan, ka vārds dziedināt, dziedināšana svētajos rakstos bieži vien vairāk saistās ar tieši šo aspektu, kā dziedināti no ļaunā, dziedināti no grēka. Arī Jesaja 53. nodaļā 5. pantā raksta par Mesiju, kurš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satriekts, mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Arī Psalms 30. un 3. pants: Kungs, mans Dievs, es tevi piesaucu, un tu mani dziedināji. Jā, dažkārt dziedināšana vairāk, kas saistās ar fizisko izdziedināšanu, tomēr rakstos primāri tā ir saistīta ar garīgu atbrīvošanu no grēka. Piemēram, arī Jesaja 61. nodaļā 1. pantā ir rakstīts, aprakstīta tieši Mesijas kalpošana. Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsabināšanu un saistītiem pilnīgi brīvību. Vai arī Jeremija, kā raksta, tieši domājot par ārsta nepieciešamību, kur ir tāds jautājums, vai tad nav vairs nekādu zāļu Gileādā, jeb tur arī vairs nav neviena ārsta, kāpēc tad manas tautas meita vēl nav dziedināta? Jā. Ir jau tā, ka ārsts var dot labus padomus, bet ja padomu nepieņem, tur arī dziedināšana nav iespējama. Un arī dažādi ārsti ir bijuši. Jāsaka tā, ka mūsdienās, ja mēs vēlētos ārstēties pie Hipokrata, tad diez vai, ka mēs gribētu, lai viņš izmanto tās savos senlaiku metodes, jo mūsdienās viņš galīgi neiederētos. Lai gan Hipokrats, viņa zvērests vēl aizvien mūsdienās tiek uzskatīts ļoti vērtīgs. Sendienās arī praktizēja, piemēram, asins nolaišanu, lai panāktu izveseļošanos, jo uzskatīja, ka pārāk daudz asinis izraisa slimības. Arī senatnē mediķi nezināja, ka eksistē baktērijas un vīrusi, un ārsti pat nemazgāja rokas, pat 19. gadsimtā neuzskatīja par vajadzību mazgāt rokas, un tas prasīja milzīgu piepūli, lai panāktu, ka mediķi vispār mazgā rokas, kad iet pie slimniekiem. Tos, kas mazgāja rokas, apsmēja un nicināja, un pieredzējušie ārsti uzskatīja, ka tā neviens nekad nav darījis, kāpēc tad tagad pēkšņi būtu kaut kas tāds jāsāk darīt. Mūsdienās tas liekas pilnīgi mežonīgi, bet sendienās tā tas viss bija. Bet tam vēl arī medicīna bija ļoti tādā kā filozofijas varā, un profesori vairāk pētīja senos rokrakstus, nekā paši personiski pārliecinājās, kā īsti cilvēka organisms ir uzbūvēts. Tas pat bija aizliegts, un ja arī kāds slepus uz kāda nogalināta noziedznieka bija izpētījis tos orgānus, kā viņi tur ir, viņš publiski nevarēja to stāstīt, izpaust, jo viņu varēja par to sodīt. Bija vēl ar tāds pieņēmums, ka, piemēram, sievietēm ribu skaits ir pāra skaite, bet vīriešiem nepāra.
jo pirmā Mūzes grāmatā taču ir rakstīts, ka Dievs radīja no Ādama ribas ievu, tātad vienas ribas vīriešiem nav. Un ja mediķis apgalvoja, ka nē, tur vīriešiem arī ir pāris skaita riba, tad tas varēja nonākt pretrunā ar svētiem rakstiem un cilvēks nonāk inkvizīcijā. Tā kā mēs redzam, ka senatnes medicīna bija gājusi tādus kā grūtus ceļus, kamēr tā ieguvusi mūsdienu izskatu. Farmācija bija alķīmijas varā, un ja gadījumā kāds pazina tur dabas ārstnieciskos līdzekļus, viņš ļoti ātri varēja nokļūt arī starp burvjiem un tikt sadedzināts uz sārta. Medicīnā izmantoja dzīvsudrabu, strihnīnu un dažādas citas indīgas vielas. Vienvārds sakot, kamēr medicīna ieguva mūsdienas izskatu, tā gāja līkloču ceļu, un vēl joprojām tā ir tapšanas procesā. Bet Jēzus Kristus. Svētie raksti mums viņu atklāja kā dziedinātāju. Un neviens no iepriekš arī Bībeles personām nebija pievērst tik lielu uzmanību fiziskai dziedināšanai kā viņš. Tur Mateja evaņģēlijā, piemēram, 4. nodaļā no 24. panta, tur ir rakstīts, ka viņa slava bija izpaudusies, un pie viņa atnesa visus neveselos un dažādas slimības skartos, un viņš tos dziedināja. Un daudz cilvēku viņam gāja, viņam pakaļ, vai arī, piemēram, Mateja 15. nodaļā no 30. panta, kur arī teica, ka daudz ļaužu atnāca pie viņa, un tur atveda visādus dažādus slimniekus, un atkal teica, viņš dziedināja tos. Un tas viss bija, kā slavēja Izraēla Dievu par savu dziedināšanu. Vēl arī evaņģēlisti atzīmē, ka Jēzus dziedināja tieši sabatā, ko viņš bija darījis ar noteiktu nolūku, kur, piemēram, bija Lūkas 14. nodaļā no 3. panta aprakstīts gadījums, kur Jēzus vārdu ņēmis, griezās pie farizējiem un jautāja, vai ir atļauts sabatā dziedināt. Un tad Jēzus, atbildot uz viņu klusēšanu, teica, kurš no jums, ja viņa dēls vai vērsis sabata dienā iekrīt takā, to tūlīt neizvilks ārā. Vai arī Marka evaņģēlija 3. nodaļā no 4. panta ir aprakstīts, kur Jēzus vaicā, vai ir brīvs sabatā labu darīt, vai ļaunu darīt, dvēseli glābt vai maitāt. Un tā kā viņi atkal klusēja un neatbildēja, tad Jēzus dziedināja šo cilvēku sabata dienā. Mēs redzam, ka Jēzum bija svarīgāk parādīt līdzjūtību, remdēt ciešanas, neskatoties uz kādu cilvēku rituāliem vai rakstu interpretācijām. Jāņa evaņģēlija 9. nodaļā no 14. panta ir aprakstīts, ka sabata dienā Jēzus tur bija taisījis svaidāmo un tur smērījis kādam aklam uz acīm, un arī tā viņš tapa redzīgs, un secinājums bija tāds, ka Jēzus nesvētīs sabatu, vai arī Jāņa 5. nodaļā no 8. panta, kur arī viņš dziedināja paralizēto cilvēku, kur sacīja ņem savu gultu un staigā, bet tā bija sabata diena, un atkal tas izraisīja vajāšanas pret Jēzu, kur apgalvoja, ka lūk, viņš sabatu neievēro. Bet ne jau jautājums bija par sabatu. Jautājums bija tas, kā Kristus parādīja līdzjūtību sabata dienā, ko jūdi savukārt neizrādīja. Viņš arī nebija pielietojis nekādus medikamentus, dziedināja vienkārši sacīto vārdu. Lai gan Marka evaņģēlijas 6. nodaļā 13. pantā ir teicis, ka viņš bija sūtījis mācekļus dziedināt, un tur ir teicis, ka viņi svaidīja tos vājos cilvēkus ar eļļu, un tā viņus darīja veselus. Lai gan rakstos nav ziņa, ka Jēzus būtu stāstījis tur par baktēriju eksistenci, vai par antibiotikām, vai arī par šo elementāro roku mazgāšanu. No kā kādi secina aplami, kā lūk, līdz ar to personiskā higiēna, tā kā kristietim nebūtu nepieciešama. Un arī mūsdienu medicīnas līdzekļu lietošana būtu varbūt pielīdzinām pat neticībai Dievam. Un te lūk ir atklājies tas aspekts, kādēļ Dieva īpašība būt ārstam ir tāda mazpazīstama. Jo Dievs piešķir iespējas tapt veselam, izmantojot pieejamos līdzekļus. Tomēr daži šos līdzekļus neizmanto, aizbildinoties ar saviem priekšstatiem vai aizspriedumiem, sacīdami, ka lūk, ķīmiju nelietos un lietos dabisko.
Un dažkārt pie tiem dabiskiem viņu cilvēki aiz saviem aizspriedumiem vai nezināšanas pieskaitot lietas, kuras varbūt ir labas, bet nav derīgas konkrētajā gadījumā. Tie var būt pat arī homeopātiskie līdzekļi, vai arī vienkārši kādi personiskās ticības vai pārliecības nosacījumi. Runājot par tiem pašiem homeopātiskiem līdzekļiem, jā, tur jau arī uzrakstīts uz etiķetes ir viens, tur var būt dabiski produkti, bet pašā jau preparātā iekšā šī produkta nav, bet tur ir kāda enerģija, kuru ir mēģinājuši zinātniski pierādīt, taču kliniskajos pētījumos homeopātiskie preparāti efektivitāte izrādījusies nulles vērtībā. Bet pārliecībai liels spēks, un ar pārliecību cilvēks ļoti daudz ko spēj, vai arī savukārt nespēj, jo ir bijuši gadījumi, kad ticīgi ļaudis atteikušies no medikamentiem vai mediķu palīdzības uzskatīja, ka, lūk, vajag prasīt dziedināšanu uz lūkšanu pamatu, un tad notiek kaut kas nelabojams, notiek kaut kas ļoti slikts, un vēl, kad tas nonāk publiskā telpā, tad tas met tādu ēnu pret reliģiju un Bībeles vēsti padara nicināmu apkārtējo cilvēku acīs. Un, lai gan varbūt, ka šiem pašiem cilvēkiem šķiet, ka ar šādu neusticēšanos medicīnai viņi tā kā parāda savu lojalitāti Dievam, bet patiesībā tā tas nav. Jo Kristus, kad mēs redzam, kā viņš ir darbojies, viņš aicina, protams, uz to, lai mēs remdētu ciešanas apkārtējiem cilvēkiem, bet tas ir jādara praktiski, nevis ar kaut kādām pārliecībām, bet gan augstāk par visu vērtēt Jēzus Kristus misiju, nevis iesaistot sevi pašizdomātā kalpošanā. Tādēļ ir arī slikti, ka notiek tā, ka dažkārt mūsu dēļ var gadīties, ka Dieva vārds tiek zaimots citu tautu starpā, kā tas rakstīts vēstulē romiešiem 2:24. Un labāk būtu tā, ka, lūk, viņi redzēdami mūsu sekmīgo kalpošanu slavētu Dievu par paklausības apliecinājumu Kristus evaņģēlijam un sirsnīgo palīdzību visiem apkārtējiem cilvēkiem, līdzīgi kā tas ir uzrakstīts 2. vēstulē korintiešiem 9:13. Jā, mums te ir jāatzīst, ka cilvēks nevienmēr top dziedināts fiziski, bet vienmēr cilvēks var tapt dziedināts garīgi, ticībā uz Jēzu Kristu. Veselība ir liela svētība, bet tā nav pati vissvarīgākā. Jo jāsaprot arī tas, ka neviens nepamet šo pasauli vesels būdams. Un arī tas, ka pirmo augšām celšanos piedzīvos tikai tie, kas mīl to kunga. Nevēl tikai ir rakstīts atklāsmes 14:13. Svētīgi mirušie, kas mirst tieši tā kunga no šī brīža, tiešām saka gars, lai tie atdusās no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada. Māsa Vaita arī ir daudz rakstījusi par šīm lietām. Lasīt varbūt visus citātus es nelasīšu, kurus esmu savācis, bet varbūt tā galvenā doma, ka viņa uzsver, ka galvenais, lai veselības reformu nenoved līdz kādām galējībām, ka šī reforma kļūst par tādu kā necienīgu un ka ekstrēmisti noveda veselības reformu līdz tam, ka tā paliek nepieņemama. Jā, viņa arī aicina, lai cilvēki, ja viņi uzticās aizlūkšanām un lai tic, ka varētu būt dziedināti ar lūkšanu palīdzību, vai tomēr neaizmirst par tiem līdzekļiem, kuri ir pieejami, un arī neaizmirst sakārtot lietas, kuras viņiem ir ar apkārtējiem cilvēkiem. Vēl arī, kā viņi arī aicina, lai mēs tomēr vēršamies pie dievišķa ārsta ar lielu ticību, un kad dažkārt mēs varbūt esam pārāk nepacietīgi vai masticīgi šajos jautājumos. Viņi arī aicina, piemēram, izmeklētās vēstīs pirmajā sējumā ir tāds citāts, ka veselības reformas darbs savienots ar šim laikam domāto patiesību ir spēks uz labu. Tas ir kā evaņģēlija labā roka un bieži atver laukus tā izplatīšanai. Tātad evaņģēlijas sludināšanai jāiet kopā ar šo veselības reformu, tātad par profilaksi domājot. Viņi arī
uzsver, ka ir nepieciešama cieša savienība ar Kristu, gan ārsta darbā, un kā arī ikvienam, kurš liecina par Jēzu Kristu. Vēl arī tas, ka viņi arī, protams, aicina, lai arī dabas spēkos arī skatās arī iespēju meklēt veselību, taču viņi arī norāda, ka bieži vien slimība ir dabas cenšanās atbrīvot organismu no veselības likumu pārkāpšanas sekām. Un ir jāmeklē, kas varētu būt šis iemesls, kāpēc kāda saslimšana ir izraisīta. Vēl arī viņa, piemēram, Kristus dziedinošanā, kalpošanā, viņa raksta tā: mēs parasti veltam pārāk maz vērības veselības saudzēšanai. Daudz vieglāk ir novērst slimību nekā to izārstēt. Vēl arī domājot par tām galējībām, viņa arī tās aprakstā, arī tā pašā grāmatā Kristus dziedinošā kalpošanu, ka mums ir nepieciešams rādīt pareizu piemēru, lai nenokļūtu vienā vai otrā galējībā. Piemēram, arī viņa norādīja, ka dažkārt cilvēki nevarot iegādāties vēlamo, lieto nevis to, kas vislabāk aizstātu trūkstošo, bet, kā viņa raksta, pieņem nabadzības diētu, un viņa uzturs nesatur labām asinīm nepieciešamos elementus, tādēļ veselība cieš, mazinot radošos spēkus, un viņa piemērs vairāk runā pretī uzturu reformai nekā par labu tai. Protams, tie var runāt daudz, un viņa arī daudz ir rakstījusi par šīm veselības lietām un dabas likumiem. Un arī tas, ka dažreiz cilvēki vairāk dod godu ārstiem un medikamentiem nekā augstajam dievam, bet mums ir jāsaprot ievērot lietas, ar kurām mēs saskarāmies, un izvērtēt, kas ir svarīgs un kas ir mazsvarīgs. Ko mēs te varētu secināt no visa tā? Jā, Dievs ir ārsts, un mēs varam sacīt, ka lielais ārsts tika pat piesists krustā, lai viņš mums piedāvātu vairāk nekā tikai ķermeņa fizisko veselību. Mums ir jāsecina arī, ka neviens šai pasaulē nedzīvo saules mūžu. Agrāk vai vēlāk ik viens mirst no kādas saslimšanas, un neviens neaiziet no dzīves vesels. Protams, mēs ceram, ka Kristus nāks drīz un mūs paņems debesīs, bet jāņem vērā to, ka Kristus dos caur augšām celšanos un caur pārvēršanu pavisam ko citu, nevis to, ko mēs šobrīd saprotam ar fizisko veselību. Un Kristus piedāvā jau ko vairāk. Viņš piedāvā mūžīgo dzīvību, un tas, ka patiesā dziedināšana jau nāks caur augšām celšanos no mirušajiem un arī piekļūs pie dzīvības koka, kā rakstīts Atklāsmes 2. nodaļā 7. pantā. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm, tas, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Vai arī Atklāsmes 22:2, kur ir aprakstīt jaunā zeme, ka tur ir dzīvības koks, kas nesa augļus 12 reizes katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām pār dziedināšanu. Jā, šajā pasaulē fiziskā veselība nav ilgstoša, bet Kristus sagādās patieso dziedināšanu mūžībā, jo tur vairs sāpju nebūs. Tālāk mums ir tas aicinājums palikt un būt lielā ārsta mūsu Dieva radītāja rokās. Āmen!